vienreiz mēs ar Ievu sarunājāmies, viņa izskatījās pilnīgi izsīkusi, un es ieteicu meitenei dažas tehnikas, lai paaugstinātu pašvērtējumu un mīlestību pret sevi. Pašlaik nedomā par vīru, es ieteicu Ievai. Vienkārši pievērs uzmanību sev. Pāris nedēļas vēlāk Ieva mani uzrunāja ar pateicību. Viņa atzina, ka sākumā neīpaši ticēja rezultātam, bet sāka veikt tehnikas, lai novērstu smagas domas, un beigās bija tā aizrāvusies, ka pārstāja koncentrēties uz Andreja piedzīvojumiem. Zini, es esmu it kā pamodusies, dalījās Ieva. Beigās es esmu viena, mīlēta un unikāla, un es sapratu, ka arī Andrejam es patīku tik ļoti. Tagad viņš ir ar mani katru brīvu brīdi, baidās, ka es pazudīšu. Viņa reakcija ir vienkārši apbrīnojama. Man starp citu vispār nebija pārsteigums, ka Andrejs pārstās skatīties uz citām, jo tieši iekšējā spīdēšana padara sievieti visvairāk vēlamu un pievilcīgu. Ieva ziedē un rezultātā attiecības uzlabojās.